Esiet sveicināti! Šī būs saruna ar Inetu Brenču par pārmaiņām, par izaugsmi, kuras viņi ir iegūsi sevi izzinot ar iepriekšējo dzīvi prizmu, reinkarnācijas fenomenu, dvēseles pārdzimšanas fenomenu, savas dvēseles iepazīšanu, un arī viņi jau to palīdz darīt, iepazīt sevi arī klientiem. Un šo sarunu vadīšu es, Inga Rožītska, esmu reinkarnacioloģija jau 10 gadus, un kopš 2018. gada vadu apmācības latviešu valodā un palīdzu arī citiem cilvēkiem iepazīt pašiem sevi, kā arī piedāvāju šo metodi apgūt jau profesionālā līmenī un iegūt jau profesiju, un Ineta ir viena no tām, kuri ir jau iegūst reinkarnaciologa konsultantu profesiju. Un šobrīd, Inet, es tev nedaudz patincināšu ar dažādiem jautājumiem un sākšu nedaudz no tālienes, tas ir no pagājušā gada, 2022. gada janvāra, jo 13. janvārī pagājušā gada tu kā reiz startēji pirmajā kursā reinkarnacioloģijas praktiķis. Sākšu ar to, ka tātad tu pēc profesijas esi bijusi kā galvenais grāmatvedis, novatavs pārzinis, sociālais rehabilitētājs, tātad tarologs, hiramants, runalogs, arī svārstiņš, tā skaitā dziednieks, reiki skolotājs, un tas pats galvenais, kas tev arī ejiet kopā ar grāmatvedību, ir arī tas numeroloģijas darbs, kurš tev patīk, kurš tev izdodās un sanāk. Un tad ir tāds nākamais automātiskais jautājums, kā tu tā līdz reinkarnācijai esi nonākusi? Kas tevi aizveda līdz tam? Man vienmēr tas ir licies, par cik šis reinkarnacioloģijas saistās ar hipnozi. Ja? Man no jaunības interesē no tādas pusauģu vecuma hipnozi. Man mamma aizved pie psihoterapeita vienreiz. Es atceros vēl tagad viņa acis, viņš ir hipnologs. Un man tas tik ārkārtīgi jau no tā laika patika. Bet tieši kā es nonācu līdz tevīm, vienkārši es ieraudzīju tavu fotogrāfiju, un tur bija teikts, ka tu vedi uz iepriekšējām dzīvēm, pirms gadiem 6. Es tā paskaitīju, šitas ir labs, bet es nebiju gatava. Un tad pagāja šie gadi, un tad es ieraudzīju tavu interviju ar tevi, un tad es sapratu, brīdis ir klāt. Un es uzreiz gribu pateikt paldies par to, ka tu man atvēri pasauli, jo es gatavojoties sarunai, man atnāca tas, kas līdz šim pasauli līdz tevīm redzēja pa 120 grādiem. Tagad man liekas, ka es redzu vismaz pa 300, ja. Vēl jau kaut kas ir palicis, bet tieši tāda sevis saprašanas, sevis atrašanas, dvēseles miera, pilnīgai atrašanai, tas viss ir 100% šeit. Kā nonāca vispār līdz šim, ka es sāku mācīties dziednieku skolā, Balto raganu skolā, pirmo reizi dzirdēju īsti par reinkarnācijām. Un tad es sapratu, man viss sakrita, ja šīs reinkarnācijas ir, tad jau viss ir loģiski. Nevis tā, kad es to uztvertu kā mistiku, bet tad jau viss ir kārtībā, nekas nav nepareizi, viss ir tā kā vajag. Jā, un ja man ir tik daudz, man ir 6. reinkarnācija skaitās vai 33. vibrācija, es saprotu, man ir tas, tev ir tas, mēs visi saprotam. Un šitas ir kā sauca augstāko to aspirantūru, ja? Es teikšu, ka šitas būtu kā aspirantūra. Tur pēc numeroloģijas to visu var tā saprast, un šis jau ir kā tāds, ka toreiz, kad es aizgāju pie tevis, 5. novembris bija, ārkārtīgi šis ceļojums atviegloja man dzīvi. Tieši es sapratu un tad, kamēr es to sagramoju, un tad es tev zvanīju, un pēc nedēļas sākās kurs. Viss bija vienkārši tādā, kā to sauc, pozitīvā sinhronitāte. Tu jau minēji par to, ka no 120% pavērās uz 300% šis redzējums, skats uz dzīvi, pasauli, uz visumu, kas mēs esam. Ja? Tad nedaudz pastāstīja, kā tieši tu atšķiries no tās Inetes, kura bija startējusi tātad šajā 13. janvārī pagājušā gada, un kad ir pagājis jau vairāk kā gads, principā, ka tu jau esi šajā tēmā, šajā informācijas laukā, sasaistē ar savu dvēselīti, principā, tādā ciešākā. Kas
tu biji tad un tu esi tagad, lai cilvēki tā kā nedaudz var saprast to atšķirību, jo viens ir tas, ka pavēries tas redzes loks un skats un izpratne, bet kā parastajam cilvēkam, kurš neko tādu nav piedzīvojis, kā viņam saprast? Nu, es esmu atbrīvojusies no sabiedrības uzliktajiem rāmjiem, no šitām klapēm, kuras gadsimtiem ir liktas cilvēkiem reliģijas veidās, sadzīves normu, visu šo, un vienkārši pateikšu, ka beidzot es varu būt es. Es esmu visuma daļa, tā kā tu rakstīji šajā otrās pakāpes diplomā saucamajā, tajā atestātiņā, ka Latvija visuma daļa. Nu, var sakot, es kļūstu pa visuma daļu, ja? Es vairs neesmu norobežots, nelēmīgs sabiedrības loceklis, kas neko par sevi nezina, kas nesaprot, kāpēc viņš ir tāds, kā viņš ir, un ļoti daudzus gadus tomēr visu tādi cilvēki, kuriem es pastāstīju par sevi, skatījās uz mani ar šausmām, ko es tur runāju, un tas viss bija tiešām radīja diskomfortu. Kā saka Stevens Kings, kas ir tāds pats, jā, tūlīt zvanīs baltajiem halātiem. No šīs šobrīd es atbrīvojusies, un es saprotu, jūs esat tādi paši kā es. Mēs neesam nenormāli, mēs esam normāli, un ja kāds uzskata mūs par tādiem drusku gaisā parautiem, tad es noteikti nepiekritīšu, ja? Jo es esmu palikusi mierīgāka, ko es teikšu cilvēkiem, kas nav ar to. Es esmu sapratusi vairāk sevi, es esmu drošāka, es esmu mierīgāka. Manī ir miers, jo nav tā, kā lielākā daļa cilvēku iedomājas, ka dzīves galā ir tikai kaps un viss, un tev nekā nav. Tev nav ne dvēseles, nav ne dieva, nav nekā, ja? Un tu ej pie psihoterapeita un bieži kā lai pasaka, aiz tās neticības nākotnē vienkārši cilvēks ir depresijā. Šis gājiens uz iepriekšējām dzīvēm un tas viss, tas vienkārši ir, padara dzīvi mierīgu, skaistu, komfortablu. Kaut kā tā. Jā, to es teiktu cilvēkiem. Otrs, kas būtu, man medicīnas koledžā mācīja rehabilitētājos ļoti daudz psihoterapiju, psiholoģiju, ja? Es saprotu, ka šādā veidā nevis es cilvēkam uzlieku ar savu psiholoģiju kaut kādu atbildi vai to, bet cilvēks pats iegūst atbildi. Ja? Un šeit neviens vairs nevar pateikt, ka, oi, mani tur psihoterapeits, viņš mani samācīja, un tagad man ir vēl sliktāk. Nē, cilvēks pats dabū šīs atbildes. Tas ir, manuprāt, vislielākais. Jo tā, ka tu mani aizvedi toreiz, tāpēc es to daru. Šitas man tur ir, ja? Un man tas viss labi, es to visu pieņemu, un tas viss notiek tā kā tādai dzīves kvalitātes uzlabošana. Tā es to noteikti. Sevis izprašana, jā. Par augstāko es pat, tur nav ko runāt, tas jau ir nākošais līmenis laikam, bet tieši izprast sevi, kāpēc es esmu šobrīd šajā situācijā, kāpēc es sevi tik tālu es aizvedu. Kaut kā tā. Ņemot vērā, ka tev ir, tu jau ar klientiem esi strādājusi jau pirms šīs reinkarnacioloģijas metodas apgūšanas, kas tev, tu jau arī minēji tikko to, ka tas, ka klients pats saņem šo atbildu uz saviem jautājumiem, vai ir vēl kaut kas tāds interesants, savādāks tieši darbā ar klientiem ar šo metodu? Laikam tas, cik pilnīgs ir tas rezultāts. Es biju aizvedu savu kolēģi eksāmenu darbs, ja, viņa vienkārši atgriezeniskā saikne man pārsteidza cilvēks, kas 5-6 gadus viņu vajāja visos iespējamos veidos, gan ar maģiju, gan ar tādā. Kad mēs izgājām šo ceļojumu, viņa visu saprata, palūdza šo 3-kāršo piedošanu, visu, kas ietilpst tajos algoritmos, un tas cilvēks pēc nedēļas viņa uzraksta apsveikumu dzimšanas dienā uz rožainas kartītes. Man tas vispār likās kaut kāds kosmosa brīdums, bet tas ir fakts. Tas ir fakts, ka cilvēks var sakārtot savu dzīvi. Tas man pārsteidz vairāk, un cik ātri tas notika. Nedēļas laikā, ja, kad tu visu esi izdarījis, ko kosmosa likumi no tevis prasa, viss.
Nu, vēl man pārsteidz tas, cik tas viss ir vienkārši, ja atļauj sev tam noticēt, kad ir eņģeļi, ir visi garīgie skolotāji, vadoņi, viņi visi ir. Nu, atliek tikai ļaut sev ticēt. Tas man ļoti pārsteidza, ka tas viss ir. Un pa šo gadu, ja iet runa, nu, tad visa tā pasaule, ko es būtu gribējis redzēt, arī nāk redzama. Bērnībā es ļoti lasīju pasakas visas iespējamās, un bija tāda Smaragda pilsētas burvis, ja burvis novest, nu, tas ir amerikāņu variants. Es jūtos tagad, tur bija 4 burvis, es laikam jūtos kā Villī tagad. Es jūtos, ka tas viss notiek, un ļoti labs teiciens ir visam ir vieta būt. Ne par ko nebrīnīties, to jau teica Elimēdos Aristoteles, ne par ko nebrīnīties, jo viss pastāv. Jā. Tā. Tev ir kaut kādas tādas mīļākās tēmas, ar kurām tu tā ar prieku strādā, jo tev pašai ir interesanti, vai principā tev visas tēmas ir interesantas? Man joprojām ļoti patīk cilvēkus aizvest, lai viņi uzzinātu savus dzīves uzdevumu. Tas man vienmēr liekas ļoti aizraujoši, jo cilvēks ļoti maz sev pazīst, un mums vienmēr ir apgalvots, ka mēs to nevaram, ka to var tikai pieņemsim fiziķi, zinātnieki, kad mēs esam absolūti, nu, kā lai saka, mēs iekalēji muļķīši, jā, kuri neko paši nevar. Nu, un tad man atnāk cilvēki ļoti daudz, nāk 42 līdz 49 gadu, kad cilvēkam sākās tas mentālais nobriešanas posms. Un viņi ir pārliecināti, ka viņi neko nevar. Es saku, tu esi mākslinieks, nu kāds mākslinieks, nu nē, taču, ja. Ko tu māki? Neko es nemāku, tagad man ir gāls klāt, tagad man šitā profesija vairs nav, man ir apnicis, ja. Un tad ir tas vislielākais brīnums aizvest to cilvēku, ja, un viņš skatās, ko viņš var. Tas man liekas ārkārtīgi. Nu, tas ir pilnīgi paver jaunu pasauli. Nu, laba daļa to, protams, nosauks par kaut kādām fantāzijām vai iedomām, bet es tam nepiekritīšu, jo, pieņemsim, ir tā grāmata Sievietes, kas skrien ar vilkiem. Karola Estesa Pintes, ja nemaldos pareizais vārds, viņa raksta tieši to pašu. Ļaujiet sev būt, ja? Jūs esat māksliniecis, jūs varat to darīt. Nu, šeit, man liekas, ja cilvēks pats redz, ka viņš ir pavisam savādāks, ka viņš ir liela būtne, ka viņš ir tāds, tas ļoti nostiprina šo pašapziņu, sevišķi mūsu šobrīd sarežģītajā laikā. Tas ir kā brīnums, reāli skatāms brīnums. Jā, es teicu, ka brīnums. Tev ir kāds tāds piemērs no saviem ceļojumiem, kursu biedru vai klientu, nu, tādiem, ar kuriem var padalīties, kuri tā kā ir palīdzējuši tev kaut kā paskatīties savādāk, kaut kādas atziņas, kaut kas tāds, Tieši kas man? mainīja, jā. Jā, nu, droši vien tas ir ceļojums, kas bija ar tevi, mēs pat Teslu gājām, jā? Atceries, ka enerģijas sajūtām? Jā, tieši atsēžoties noteikti, noliekot rokas, ka sajūt šo enerģiju. Tas bija tāds ļoti pārsteidzoši. Un tad es, kad veidu eksāmenu ceļojumā savu kolēģi, tad mēs aizgājām, atnāca pavadoņi, aizgājām uz dvēseli, gājām caur dvēseli mājām, un viņi sāka dziedināt uzreiz. Un viņi sēž un viņi dziedina. Es laiku neuzņēmu, bet minūtes 15 tāda dziedināšana tiešām bija. Un tas ir tā ļoti interesanti. Un mani ceļojumi ir ļoti interesanti. Man ļoti patika, kad tu teici jāaiziet līdz pirmsākumiem, un ka es redzu, ka es esmu ugunīga lode, kas šaudās pa visu. Un tas ir tik noturīgs, nu kā, tas disks nekur nepaliek. Es viņu pa brīdim paskatos. Tas uguns lode, ka es šaudos, ka es meklēju atkal ceļu. Tas man liekas tāds ļoti. Nu, ja neskaita tur arī visas tādas, es redzu, ko es esmu darījis iepriekšējās dzīvēs, kā es varu to izmantot, ko es māku. Jā, bet tāda
Nu, pa citiem cilvēkiem, viena no savām arī draudzenēm es aizvedu, viņi redz kā ceļpiramīdas, jā. Un viņi saka, ja kāds pateiks, ka to ceļ daudzas cilvēki, viņi saka, nu, tas ir pilnīgs apmāns, jā. Šādi man arī sajūsmi. Un tad viņi redz tos trīsmetrīgos cilvēkus, kas ir pēc, kā Atlantika. sauc grāmatas, ceļojums uz Šambalu, tas krievu autors, ja, kur viņš saka, ka sienā ir uzzīmēti šitie, ka ir mazākie cilvēki, tie, un ka Šambalu salās sēž tieši visi šie īpatņi, ja, nu, kā ģenētiskais materiāls. Un tas viss, viņi to redz, un viņi man stāsta, viņi to grāmatu nav lasījusi, es simtpunktu ka nav, bet viņi man stāsta to, ko šis acu ķirurgs, viņš ir rupā, nenāk vārds tagad, bet, nu, atsakot, ka viņi stāsta to pašu, kas ir jau stāstīts. Un tātad, ja mēs to visu saliekam kopā, tātad tā pasaule vienkārši brīnišķīga. Jā. Kādi tev ir tavi personīgie sasniegumi šajā visā apmācības procesā? Sasniegumi tieši kā strādājot ar šo darot. Nu, tieši To, tas, ko tu uzskati, ka ir tavs sasniegums, tas ir tavs sasniegums darbā ar klientiem, ar kursu biedriem. Vispār tavs kaut kas, kur tu kā pārkāpi kaut kam varbūt pāri, ko tu necerēji, ka tu varētu jā, kaut ko es darīt. necerēju, ka es varētu, varbūt, bet tad jau praktiķa kursā es sapratu, ka es to esmu darījusi jau pati pa sevi, bet, protams, kvalitātes tur nebija nekādas, ja. Es vienkārši biju aizgājis, biju redzējis, kas es esmu, tur dažādas momentus, bet šāds apzināti vadīts ceļojums, pirmkārt, ir ļoti interesanti, otrkārt, ir ļoti atbildes uz jautājumiem, un trešām kārtām ir pilnīgs miers. Šitajā dzīvē man nesanāca, un es aiziešu nākošajā visu izdarīšu, ja. Nu, kā bērni saka, ja, tu neskaties, man tagad nesanāca, es tūlīt visu izdarīšu pareizi. Tas mani sajūsmina, un tas, kad es nekad nevienu klientu tās pazaudējis ēterā. Viņi visu laiku. Un tomēr viņi visu laiku ir ar mani, un man tas sajūsmina, kad ne tikai es pati redzu šo, bet es varu vēl kādam parādīt, ka tas taču ir tik vienkārši. Vat ir ļoti labs jogas skolotājs Valdis Svirskis, un viņa tas lielais skolotājs ir Šrī Činmojs. Un tajās meditācijās, kad es biju retrītā, tas Šrī Činmojs, viņš ir miris tagad jau, viņš saka, viss ir vienkārši, nu kāpēc jūs cilvēki sarežģiet kaut ko? Nu, viss ir vienkārši. Un man sajūsmi šī vienkāršība. Tev vajag aiziet ceļā? Ok, labi. Kuru dienu? Jā, un es brīvība. Tas ir, jā. Es atceros, ka tu sākumā, otrā kursa sākumā minēji par to, ka Inga, es nezinu, kā es ar to tikšu galā, jo tā tava darba specifika, viņa ir savādāk, tava iepriekšējā bagāža, un tu jau esi cilvēks, kurš palīdz cilvēkiem. Un tad bija kaut kādi tādi momenti, kad tev ieplētās acis nodarbībās, es Dievs, kā es to izdarīšu? Tāpēc, ka tu darīji visu laiku savādāk kaut kā, un tagad pavisam kaut kas savādāk jādara. Jā. Un tad es tevi vēlreiz apsveicu ar to, ka tu tiki ar to galā, nebija viegli, bija bišķiņ tev jāpiestrādā pie šitā visa, kas tieši ir jādara, bet tu to sasniedzi, un ar to es vienkārši gribu pateikt arī tie, kas klausās. Lai ko jūs iepriekš esat darījuši un kā esat darījuši, jūs, sekosiet līdz tam procesam, tam algoritmam, to var ļoti elementāri izdarīt, ja tu saproti vispār to būtību, kas tajā visā jādara, jā, un tu arī minēji, jo tu arī minēji to momentu, kur ta manā vecumā tagad vēl kaut ko šiti kaut kā, un nav svara no vecuma un visa pārējā, vienkārši jāuzliek tāds uzstādījums, jāsaprot vienkārši, kas tas tāds ir un ko viņš var izdarīt šajā visā procesā, un viss izdodas lieliski. Tā. Jā, par vecumu tiešām ir taisnība, ka nevienam cilvēkam, man ir 60 gadi, nevienam nevajadzētu baidīties šajā vecumā kaut ko darīt, kaut vai šo vai citu, jo 60 gadu vecumā tikai sākās garīga attīstība, ja? Un šitas jau ir tieši tas, un ja cilvēks pasaka pēc tiem 60, es jau tikai vairs varu mazbērnu auklēt, un tikai pensija. Jā, tikai pensijā, tad tā ir pēdējā muļķība. Tas tu labi pieminēji par to. Jā.
Jo man vakar bija klients, kuram ir 70 gadi. Mhm. Nav tādu daudz klientu, bet ir, un es vienmēr priecājos par šādiem cilvēkiem, kuri nemet plinti krūmos, kuri neiedomājas, ka visas jau esmu pensijā un tagad es tikai kaplēšos dārzā un sauli skatīšos un dzeršu tēju, skatīšos seriālus, bet cilvēkiem ir tiešām patiesa tāda interese, izziņa par sevi un kas vispār notiek, kad tu nevis sāc stagnēt savā dārza mājā kaut kur, bet ka tu reāli cilvēks grib kaut ko saprast. Protams, ir kaut kādi citi vēl malai pastiprinātāji, ja tur ja ir radinieki ģimene, ja vēl ir kaut mazbērni, ka viņi nedaudz arī tev neļauj stagnēt, bet ir cilvēki, kuriem pilnīgi vienalga ir bērni, mazbērni, viņi uzliek mīksto un tāpat tās stagnē savā dzīvē. Bet ir šie cilvēki, kuri saprot, ka dvēselē nav pensijas nekādas, nevajag uz to cerēt, vēl jau vairāk zinot, ka šī vismaz Latvijā dzīvojošie cilvēki, pensionāri nav nekādi bagātnieki, laimīgi jau, kuri var te ceļot un darīties. Viņiem tāpat tās ir jāstrādā, ja viņi grib kaut kā izklaidēt sevi, jo tikai parastajā variantā tu vienkārši izdzīvo kaut kā. Paldies tiem, kam ir bērni, mazbērni, kuri vēl piepalīdz, ja pretēji citām valstīm Latvija nav tā. Un tādā pašā laikā, ka jau mēs tam tagad tā pieskārāmies, interesanti, ka īstenībā jau laikam nepavēlti Latvijā tas viss notiekās. Kad Latvija Latvija. ir brīnišķīgākā zeme pasaulē. Es esmu arī ceļojumos novērojusi pati, un man kursu biedri arī ir to teikuši, un arī studenti, ka Latvija vispār enerģētiskā ziņā, jo kāpēc tu izvēlies tieši Latviju? Tāpēc, ka Latvija ir enerģētiski ļoti spēcīga zeme. Un viņi ir spēcīgi, un tad ir pašā laikā, piedodiet, visi pensionāri, es jau ar kādreiz tas pensionārs būšu, ja, kad, jā, te nav super apstākļi, jā, pa viņiem nerūpējās tik daudz, kā gribētos, jo citās valstīs viss ir. Bet tas jau, ja tā padomā no dvēseliskā skatu punkta, bija izvēle aizbraukt uz citu valsti, kur brīnišķīgi rūpējās par pensionāriem. Kāpēc tu atnāc uz šo valsti? Ko tu gribi te izdarīt? Varbūt tāpēc, ka tev ir jāsāk garīgi attīstīties, jo to, ko tu arī tikko minēji, no 60 gadiem iestājās garīgā attīstība. Garīgās attīstības. Varbūt tāpēc jūs esat šeit, un varbūt tieši tāpēc arī vajag ieklausīties sevī, savā dvēselītē, ko viņi grib pateikt ar to visu, ja, un vienkārši sevi izzināt. Vienkārši, pensijas vecumā ir vieglāk kaut ko izzināt, jo tev jau ir stabils kaut kāda kapeiciņa, ja, un tu vienkārši izzini, baudi to savādāk uz to skatīties, nevis čīkstēt un satraukties par to, bet pastīties mazliet savādāk uz to. Tā kaut kā, jā. Jā, kaut kā es atceros, es braucu kādreiz uz Pokaiņiem, tas jau pirms cik gadiem, un tur bija tāda aina, Pēda man nemaldos, viņa sen ir mirusi, bet viņa, kā man vadāja pa Pokaiņiem, viņi stāstīja, cik brīnišķīga zeme ir Latvija. Viņi saka, tu saproti, ka tas viss atnāca no Grieķijas. Es saku, jā, es to varētu pilnīgi pieņemt. Viņi saka, tu esi kaut ko lasījusi no Grieķiem. Es saku, maz Seneku, Brustiņu, Aristotelu laikam. Viņi saka, tu zini, kas ir neuri, kas atnāca? Es saku, nē. Tad viņi atnāca uz šeieni, un viņi izveidoja šo ceļu, un šeit bija milzīgs dziedniecības centrs, jo šeit ir lūzumi. Un aina bija viena no tiem, kas vispār sākties Pokaiņas tīrīt. Tas bija tik ļoti sen. Un tad viņi man šito visu izstāstīja. Viņi saka, tu saproti, kāpēc tu te dzīvo? Tā kā es šito viņiem man toreiz, es biju galīgi zaļa pirms Muldaševs ir tas. Jā. Muldaševs, pareizi. Un man aina saka, tu Muldaševu lasīji? Es saku, protams, tad es tev kārtībā. Un tad viņi teica to, kad ir tā vēlna gulta, kas diedina, ka ir tie, viņi saka, bet tu neiedomājies nākt uz šeieni ar kaut kādām sliktām domām, tu saslimsi vienkārši, ja. Tā kā faktiski man to visu pateica toreiz Vaina, kad viss šeit ir, tikai nāc, piedalies, dari, ka viss notiek. Un otrs, es 100% pārliecināta, ka Latvija būs tā zeme, kas palīdzēs attīstīties pasaulē. Nezinu, no kurienes man tā ir pārliecība. Es te braukāju pie sava drauga Šamaņu, pie Petras uz Lietuvu.
jā, tad mums ļoti daudz sarunu bija par šīm enerģijām, par tiem neuriem. Viena aizgāja uz Baltkrievijas pusi un viena atnāca šeit Latviju, Lietuvu un tas. Un vēl ir tāds, ir grāmata par vilkačiem, ja, ko es rakstījis mācītājs, kur zemes. Tas viss ir tas, kas šeit ir saglabājies, un kā stāstīja vēl viens mans skolotājs, visā pasaulē, sevišķi Vācijā, Francijā, Anglijā, raganas tika sadedzināts. Tur to raganu genotipu izlīdzināja pēc raganu vesera, un kā viņš saka, 2% kaut kur palikuši esot. Nu, tad Latvijā un Lietuvā visvairāk Latvijā ir šis. Mēs esam. Tad es tiešām esmu ļoti pārliecināta, ka mēs esam tie viedie, kas palīdzēs pasaulē attīstīties. Nu, droši vien. Un šitas, ko tu māci, paldies Dievam, tu esi. Ja? Šitas ir viens no veidiem. Kā ieraudzīt, ka tā pasaule nav tikai mana pensija, veikals, vai cik šeit ir slikti, cik Latvijā viss ir briesmīgi. Ieeja Facebookā paskaties, kungs, ar ko tie cilvēki dzīvo, nu, cik viņiem ir grūti, jo viņi visu laiku sūdzās, ja? Nu, kaut kā tā. Un šis, manuprāt, ir tas brīnišķīgais, kas ir Latvijā. Nu, aizbrauc uz Pakaiņiem, aizbrauc uz Jūrmalu, mācies pie tevis, nu, tā kā apskaties, ka viss ir šeit. Ja. Jā. Vēl paturpinot par šīm apmācībām, es gribētu dzirdēt arī no tavas puses šo atšķirību starp praktiķu kursu un konsultantu kursu. Šobrīd, gan jaunajā versijā, kā es mācu, ir tur 1., 2., 3. moduls, tad praktiķis ir 1. moduls, konsultants ir 2. un 3. moduls. Un kā tu sajūti šo atšķirību, cik tu biji gatava beidzot šos 3 mēnešu praktiķu kursu vai 1. modulu jau strādāt un palīdzēt klientiem, vai tu varēji vai nevarēji, vai tu to darīji vai nedarīji, un kā tas ir tagad, kad tu esi nobeigusi, veiksmīgi certificējusies, un tev ir tiesības strādāt ar klientiem un es ceļojumos. Kā tu sajūti šo atšķirību? Nu, starpība milzīgi ir, jo pirmais tas bija, es vairāk staigāju tajos ceļojumos un priecājos. Es izzināju sevi, es vienkārši priecājos, ka es to varu redzēt. Vairāk bija tāda vienkārši prieks. Es varu aiziet tur, es varu apstīties, un es taču varu aizvest to, un es varu aizvest kādu kolēģi un to. Tas bija vienkārši tāds izzināšanas, ja? Nu, un tad šito jau tu pasniedzi sevišķi beigās, tā jau bija tā pamatīgi. Es tiešām es tev rakstīju vēlreiz, es sajūtos kā koledžā, jo mums koledžā bija kvalifikācijas darbs, jo mums tur briesmīgi biedēja un ļoti stingri bija, un pie tevis bija tas pats. Šeit tu visu saliki pa plauktiņiem, pa kastītēm, solis pa labi, solis pa kreisi, nav. Tā skolotāja tas brīnišķīgi, ja? Jo sākumā viss bija tā vienkārši, un tad es klausos, te jau ir jāsāk domāt, un tad, kad riktīgi vajadzēja iet ceļojumos, tad es to redzu kā sakārtošanu pa plauktiņiem, ja? Tu ej, tev ir algoritms, tev ir tas, tam tu nevar aiziet garām, tam. Nu, visu to manu vairāk vai mazāk haotisko staigāšanu kā praktiķim, viss ir salikts tagad tādā konkrētā, man ir jādara tas, tam es nevaru aiziet garām, ļoti tāda sakārtošana. Nu, un reizē ar to es ļoti neciešu nekādas ierobežojumus, bet tev izdevās mani ļoti salikt pašu kārtībā, ja, kad ir jāiet tā un tā un tā. Nu, un tad tas pēdējais eksāmena darbs, ko es tev sūtīju, tas jau laikam tiešām es tā sēdēju. Es biju 2 stundas visu algoritmu atkal pārskatījusi, un tad es sapratu, ka šādi ir ļoti kvalitatīvi, kā es varētu pateikt, jo mana tā mūžīgais, es taču iešu tā kā es. Man tas ir ļoti raksturīgi. Un sacerējums agrāk rakstīja tā, ka skolotāji prasīja, ko tu vispār izrakstīji. Ja? Nu, tev izdevās ļoti sakārtot šo procesu. Ja? Un tā kā tad es tā klaiņoju pa visādiem ceļiem, un tagad es atkal vizuāli redzu, es teiktu pa bruģīti. Bet tādu smuku bruģīti, nevis tādu kā tagad taisa, bet tā kā Rīgas ielās vecais bruģis, tas skaldīgi. Man ir ceļš zem kājām un diezgan plats, varētu teikt, ka šitas ir tāds plats. Par to jāpateicās tavai stingrībai, kas ar mani vismaz bija tieši vietā.
Nu, un tās milzīgās zināšanas man bija diezgan, man psihoterapija, psiholoģija vispār ļoti patīk. Jo es esmu vēzis, kas ir dzimis psihologs, bet šeit parādās pilnīgi citi dziļumi. Ja? Tas, ka tu ej, tad tas dziļums ir tāds, un tas cilvēks taču beidzot, nu kā lai pasaka, viņš pats sev atklājās, vai ne? Viņš nebaidās, viņš runā to, ko viņš ārstam nepateiks, varbūt, ka viņš nokautrēsies, vai cilvēki ir ļoti kautrīgi, viņi baidās runāt par savām sāpēm, bet šeit, par cik ir tas kontrolētais trans, nu, kā tu saki, jā, viņš visu izdavo ārā, bet viņš nekautrējās. Tas dziļums, tas ir ļoti. Tā kā vispār, no pirmais bija praktiski kurs tāds iepazīšanās, tāda kā filanēšana, un šeit jau viss aiziet kā ļoti nopietni. Nu, un vēl ko gribu teikt, tas darbs ir ļoti nopietni. Tas tā, es tagad maidot stāstu, bet īstenībā tā ir milzīga uzticēšanās, iedziļināšanās un tāds ļoti veselīgs tas darbs, savas dvēseles atrašanai. Un vēl ko es gribētu teikt, ka, ja cilvēki iet, viņiem ir jābūt ļoti skaidri pārliecinātiem, vai viņi to grib. Un pirms ceļojuma es ieteiktu visiem morāli attīrīties, lai nepiesārņotu to vidi, kurā mēs staigājam. Man tas liekas ļoti svarīgi. Es jau no rīta sāku 5 skaitīt lūkšanas, un tad es esmu gatava iet ar cilvēku, un tad es jūtos, tagad es esmu tīra. Attīrīšanās ar Dieva gaismu, ar zeltaino gaismu, jo man tas šķiet ļoti svarīgi. Tieši tā tīrība. Nu, tā kā starpība ļoti liela. Un ja tu saki, ka būs vēl 3, nu, tad jau tas būs tā kā reiki. 3. līmenis ir meistara līmenis, ir iedziļināšanās sevī sanāk, jā. Tas sanāk jau kā. Jā, par to noskaņošanos morālu ir, es personīgi ļoti, ilgi to procesu, tā kā man viņš nenotiek, bet, principā tāpat kā pavadonim ir tā kā mazliet jāsavācās, ja tagad būs klients, un tad mēs dosimies un strādāsim, un tāpat arī, tad, kad es eju arī ceļojumos, man arī jāskatavojās tā, ko es gribu darīt, kas tagad notiksies, un tā kā noskaņojies uz tās frekvences, uz tās fāzes, ka tagad es iešu izzināt, noskaidrot kaut ko, jo vienkārši skrienot, es apsēdos, un tagad dari ar man kaut ko. Tad tur nekas nebūs. Nu, tas būs 50% no tā, kas var būt vispār, jā. Jo, protams, kad mēs noskaņojamies, un tagad mēs darbosimies, un tad, kad mēs iepriekš sagatavojamies, padomājam, ko darīsim, protams, tas jau sakārtojās, lai līdz tam brīdim, kad tu nonāks, lai tas arī tā notiktu. Nu, ar to ir jāreikinās cilvēkiem, bet, tā kā mēs esam ļoti daudz un ļoti dažādi, tad ir tā, ka tāpatās tie skrejošie paliek skrejoši, un viņiem vienalga 50% ir labāk nekā nekas. Labāk nekā nekas. Tā ir, protams, cilvēki izvēle to darīt, jā. Es tev gribēju pajautāt šo, tā kā tu pie manis biji klātienē Rīgā, ja tu vedies ceļojumā ar mani, tad visa apmācība notika online. Un tu pat arī strādā gan klātienē, gan online. Un pastāst nedaudz no sevis, kā tu to sajūti, saproti to atšķirību, vai tā kvalitāte zūd online, vai viņa ir tāda pati, kā tu sajūti to personīgi uz savas ādas, ja, kad ar tevi strādā klātienē un online, jo lielāko daļu tomēr ceļojumos tu esi bijusi online, nevis klātienē. Jo cilvēki ļoti bieži satraucās par šo jautājumu, viņi vienmēr prasa. Nu jā, pieņemsim, man tagad būs viena klienta 13. maijā, viņa ir ļoti tādu smagu tieši uz ceļojumu, tāda smaga tā visa. Es saku, mēs strādājam, viņa tālu dzīvo, es saku, online vai? Nē, es gribu klāt. Uzreiz tas, ka es pie tevis arī gribēju klāt, jo tas ir, klāt ir klāt. Tas ir vairāk tāda kā, pateikt, tā ir tāda kā auras palīdzība ir klāt, jā. Man vispār nepatīk internets, bet, teiksim. Šitas ir starp citu pirmais tas ķeksīts, jā.
ja tev nepatīk internets, tad, protams, tev patiks klātienē. Jā, jo Bet, ja es, tev patīk internets, tad tev pilnīgi nekādas starpības nav vai klātienē vai online. nu, kādā ziņā man nepatīk, nu, man viņš, par cik man ir 60 gadi, es ar to neesmu izaugus, man viņš liekas kā surrogāts, ja? Tā kā Svešs. redzēts kafija, ja, tur tā, bet mācoties pie tevis, šito es arī tev gribēju pateikt, es pilnībā pieņēmu šo zūmu, tas tev tiešām, tu man šo iemācīji, tu man apvēri šo, man pašai tā zūmas, kad es vēl nav, bet katrā gadījumā tu mani pieradināji šeit strādāt. Tas ir milzīgs sakal tev. Jāsaka, nu, ko tu Un arī izdarīji. tagad mūsu intervija ir Zoomā, online, Jā. ja? Un nav nekādas Zini, kā problēmas. ir, ja es tev nebūtu redzējis, man būtu grūti, ja es tev nebūtu satikusi dzīvē, jā. Bet Mhm. tagad, par cik es tev esmu satikusi dzīvē, man tas tiešām vairs netraucē, man nav. Bet kāpēc es ar klientu labāk strādātu tuvumā, teiksim, tā klienta, kas man būs, viņa ir ļoti emocionāli tāda, tā kā, pilnīgi tāda, nu, ļoti. Ar šādu es negribētu strādāt no tālam, jo pieņemsim, ja es redzu viņu, es vieglāk varu viņai palīdzēt. Es viņai varu aizsūtīt reiku simbolu, es varu viņu, nu, teikt, aiziet uz to drošības vietu. Nu, es viņu vairāk kontrolēju, jo nu, cilvēki ir ļoti emocionāli reizēm, ja? Bet tā, ja man vajadzētu strādāt, to tu man esi iemācījis, man ir vienalga. Ja? Tas tiešām. Tas bija varbūt tāda mana vienkārši, tāpēc, ka es to nebiju lietojis, un drīzāk kā Fredras sutki krievu valodā, kā tas ir iepriekš jau. Iepriekš es esmu nolēmusi, ka man jau redzēt, tas nepatiks, un tad tur jau tas nebūs, un tur nekas nesanāk, tas Mhm. vispār nav pareizi. To es tagad mierīgi varu pateikt. Tā kā ir cilvēki baidās no tā, kad strādāt, nē, rezultāts tāds. Tāds. Mhm. Mm. Ir vēl kaut kas, ko es tev nepajautāju, bet tu gribētu vēl kaut ko pateikt, uz kaut ko vērst uzmanību? Nu, es domāju, ka šitas ir viens no veidiem, kuram ir nākotnē, ja? Lai cilvēki izzinātu sev un ka bez tā varētu būt grūti dzīvot. Es tev ļoti pateicīgu, ka tu šo dari, kad es tagad esmu jau ieguvis konsultanta, un es gribu pateikties tev un nu, šim nodarbēji par brīvību. Par to brīvību, kuru mums neviens neiedos, par tām zināšanām, kuras mēs nekur citur neiegūsim, kā konkrēti aizejot uz dvēseli mājām, uzzinot savu dvēseles uzdevumu un zinot, es šodien paskaitīju pirms intervijas 10 gadus strādāju cilvēkiem, ne? 13. gadā es sāku, tagad ir 23. Un sanāk tā, ka šis ir vistiešākais veids tāds, kas var cilvēku aizvest līdz atbildēm. To es gribētu pateikt, kad, un otrs noteikti nebaidīties. Lai cik visam ir vieta būt, un ja arī tur ir kaut kādas briesmīgas lietas, ko negribās stāstīt, ir grūtāk viņas paciest, nekā viņas izvilkt gaismā un no viņiem atbrīvoties. Jā. Vēl gribu pateikt tev paldies par to, ka personīgi tev tagad pazīst, ka tu esi mans skolotāji. Es ļoti priecājos un par visām pārējām meitenēm, atkal par jaunu sabiedrību. Nu, visam ir vieta būt. Mhm. Mm. Un ja tagad kāds klausās šo mūsu sarunu, un viņš jūt un saprot pats, kā gribas pieņemt strāpītas konsultācijas šo ceļojumu tieši kopā ar viņu, jo ir šī rezonance, tad kas viņam ir jādara, lai viņš pie tevis nokļūtu? Nu, telefons, nezinu, viņš paliks šitajā, jā. Es apakšā zem video noteikti mēs Jā, tas ieliksim. ir pieliets, un lai viņš brauc uz līdzekļu. Laipni gaidīt. Mm. Tātad klātienē var līgatnē, augšlīgatnē sanāk ļoti skaista vieta. Mēs tur svinējām izlaidumu, tāpēc tur brīnišķīgi skaisti, tiešām jauki tā dziedinoši. Mm. Un online. Tātad, ja kāds arī vēlas, tad var arī online pie tevis Jā, tikt. nekāds problēmas nav. Un vienkārši raksta, zvana un saka, ka gribu, un tad jau tā saruna arī aizies līdz tam, kur, kā Mhm. Mhm. tas viss notiks. Un cik valodās tu strādā?
Nu, latviešu un krievu angļu nesanāks. Es angļu valodu mācos, bet nu tur ir krievu nerunāju. Nē. Bet par to Mhm, krievu pilnīgi vienalga latviešu vai krievu neskartīt. mhm, mhm. Jā. Labi, brīnišķīgi. Paldies, tev, Ineta, par šo Paldies tev, sarunu. paldies Un par iespēju, paldies, paldies jā, par attīstību. paldies, ka tu uzticējies. Un lai tev izdodās šīs visas zināšanas integrēt, izmantot vislabākajā variantā, lai viņas vēl plašumā tas viss tās redzesloks. Un lai izdodas palīdzēt šiem taviem gan esošajiem, gan potenciāliem klientiem tikt skaidrībā ar visu to, ar ko viņiem jātiek skaidrībā. Un tāpat arī novēlu tev, lai visas tās dvēselītes, ar kurām tu tur augšā esi vienojusies, sarunājies, ka tu viņām kaut kādā viņu dzīves brīdī palīdzēsi, lai viņas tevi šobrīd ierauga, sadzird, Mhm. ka tu jau esi, ka tu esi gatava to visu darīt, Mhm. turpināt, Jā. un lai viņas tevi ieraug. Un izdodas šī sadarbība vislabākajā variantā, kāda viņa var vispār notikt. Un mēs noteikti priecāsimies ar Inetu, ja šī saruna kādam palīdzēs izdarīt kaut kādu izvēli par labu sev. Mhm. Un atnākt, aiziet pie Inetes vai vienkārši paņemt kādu grāmatu, izlasīt vai noklausīties vēl kādu interviju, informāciju, grāmatu par reinkarnāciju iepriekšējām dzīvēm, dvēselīti, lai šī saruna ir tāds kā impulss uz to, kad impulsu aktivizators tāds, kurš palīdz padomāt, izprast, sajust to katra būtību, vai tas ir tāds kā uh, tāda kā dzirkstele, kā balzāms dvēselē, ka tas ir. Un tagad, lai tas notiek tiem, kuriem tas ir kā tikai sākuma impulsiņš, un tiem, kuri jau kaut kādā brīdī jau dzīvo, tā kā arī tu teici, es jau zināju tevi, bet nebija vēl laiks, un tad, lai arī šī intervija kādam ir tāda, es jau zināju par jums, un šis ir kā tāds nākamais pakāpiens, kā nākamais levels tam, kad tagad laikam jāizdara kaut kāda izvēle, kaut kāda darbība, Mhm. lai kaut kas notiktu uz priekšu. Un būtu jau tās pārmaiņas par labu dvēseles attīstībai, jo katrai dvēselē ir kaut kas šajā dzīvē jādara. Tātad mēs visi esam atnākuši ar to kaut ko, kas mums te jādara, un kā jau tu, Ineta, arī teici, kad gribas izgaismot šo dzīves aicinājumu, to būtību, kāpēc tu vispār šeit esi un kas te ir jādara. Un jā, un Ineta Paldies, ir viena no paldies. tiem, kura var palīdzēt to noskaidrot un aktivizēt šo visu procesu. Jā, un ar jums šodien bija Ineta Brenča un es Inga Ružicka. Un ja jūs to klausties pa dienu, lai jums ir brīnišķīgi jauka šī diena, ja vakars, lai tas ir mierīgs un jauks. Un, kā es vienmēr saku, un tiksimies tad jau, kad būs jātiekās ar jums visiem.